Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā pirmajā adventa svētdienā mēs uzklausīsim lasījumu no Lūkas evaņģēlija 21. nodaļas. Un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā lab jūra krāc un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesī nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslējieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot, zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Mūsu Kunga evaņģēlijs. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, nāc un svētī mūs, nāc, esi mūsu vidū, esi klātesošs, Kungs, svētais gars, apgaismo mūsu sirdis un prātus Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds ir vienīgā mūžīgā patiesība mūsu grēka pilnajā pasaulē. Amen. Mīļie draugi, tātad ar pirmo adventa svētdienu mēs iesākam jaunu baznīcas gadu. Ne kalendāro, bet baznīcas gadu. Un katru gadu no jauna mēs secīgi izdzīvojam visa gada garumā Dieva pestīšanas vēsturi. Adventus, vīriešu dzimtes latīņu vārds atnākšana. Tās ir 4 nedēļas, attiecīgi 4 svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Šajās svētdienās tiek pasludināti tie Dieva vārdi, kuri atklāja Kristus trīskārtējo atnākšanu. Viņš piedzima Ziemassvētkos Betlēmē pirms 2023 gadiem no jaunavas Marijas, lai visu cilvēci glābtu no mūžīgās pazušanas. Viņš arī šodien pie mums nāk savos vārdos un sakramentos, lai mēs nenonāktu mūžīgā sodā, un viņš nāks reāli prezencē atkal laiku beigās. Kā lasījām evaņģēlijā, viņš nāks pastarā dienā, un tad visi redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Debesu stiprumi sakustēsies, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs. Tie ir Kristus pravietojuma vārdi, kuri nākotnē piepildīsies. Šos vārdus nelabprāt sludina baznīcās no kancelēm, jo tie jau neatbilst laika noskaņojumam. Iedibinātām un ierastām adventa svinēšanas tradīcijām, kurās pasaulē izpaužas gatavošanās uz prieku, uz jautrību. Es arī nelabprāt pārdomāju šo rakstu vietu, jo būtībā nav jau daudz ko teikt, un ne īpaši jau arī tas saskan ar visu to, ko mēs parasti gada nogalēs darām. Nu, nepavisam tas nesaskan ar jauko Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā, un nesaskan ar mūsu šīs svētdienas svētku noskaņu. Taču šis teksts ir pasludināms tieši adventa laikā, jo vēstīja par Kristus adventu, kas būs pēdējais šai pasaulē, un uz ko ikvienam jau tagad ir jāgatavojas. Ikdienu, ik brīdi, ik stundu. Nu, briesmīgas lietas aprakstītas, un ir arī veltīgi mēģināt iztēloties konkrēti šo nākošo kataklizmu,
Varbūt tas būs atomkarš, varbūt kāda cita cilvēka izraisīta katastrofa, varbūt globālās sasilšanas sekas kaut kāda, varbūt pavisam kaut kas cits. Mums vienkārši nav tādas pieredzes, kas ļautu to izzināt sīkāk. Mēs to nezinām. Redziet, kādu postu rada viena vulkāna izvirdums Islandē vai kāda zemestrīce Āzijā. Šobrīd tas neatsaucas uz visas pasaules klimatu, bet jāatceraties, pirms gadiem 15 Islandes vulkāns nošķaudījās un apturēja visus aviācijas lidojumus, teju vai pusē zemeslodes. Bet rakstītais būs kaut kas daudz lielāks. Un viss, ko varam par to teikt, ir, ka Kristus brīdina no šīs kosmiskā rakstura katastrofas un pasaules pēdējām dienām. Un šīs katastrofas rezultātā šīs zemes kārtība sabruks, jo debesu stiprumi sakustēsies, un šīs norises ievadīs Kristus otro atnākšanu. To, kā un kad un kas notiks, zina vienīgi viņš pats, jo viņš ir tas, kurš liks tam visam notikt. Tomēr ticīgie sapratīs, ka tās ir nākošās Dieva tiesas zīmes. Šīs zīmes ir dotas, lai mēs tās vērotu un lai mēs būtu gatavi Kristus atnākšanai. Vecās derības lasījumā pravietis Caharija runāja par kādu neparastu viesi, kuru nākšanu gaidīja visa Dieva izredzētā tauta. Priecājies no sirds, Ciānas meita, gavilē Jeruzalemes meita, mudina pravietis un tūdaļ arī paskaidro, jo tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs un tavs palīgs, viņš ir miermīlīgs. Tauta gaidīja un gaidīja un gaidīja, taču pagāja gandrīz 400 gadi, līdz pravieša Caharijas pasludinājums piepildījās. Mēs jau vairāk nekā 2000 gadus dzīvojam laikā pēc ķēniņa vizītes. Un dažkārt ir sajūta, ka Caharijas labā vēsts tā kā sāk izplēnēt, izšķīst pārējo ziņu nebeidzamajā kokteilī. Tā ir grūti konkurēt ar satraucošajām ziņām par Ukrainas un Krievijas, Palestīnas un Izraēlas notikumiem. Tā klusē, kad runa ir par inflāciju, strauji augošiem banku kredītu procentiem, valsts budžeta deficītu, nenovēršamo energoresursu cenu kāpumu un tā tālāk. Un tomēr šī ziņa joprojām ir dzīva. Un varbūt tieši tāpēc, ka sliktās ziņas nomāca un nogurdina, mēs tā ilgojamies dzirdēt Ziemassvētku vakaru labo vēsti, kas skan: jūs atradīsiet. Jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Mūsu šī gada Ziemassvētku laika moto, mūsu draudzes moto ir: jūs atradīsiet. Un mēs tiešām atradīsim prieku Kristus vēstījumu viņa klātbūtnē, ja vien spēsim paskatīties pāri neiedzībai, uz kuru pārsvarā mudina skatīties ziņu virsraksti. Kaut kā mēs esam teju vai iekudēti uz sliktām sensācijām. Protams, mēs ar vienu dzīvojam Dieva dāvātajā žēlastības un mīlestības laikā, un ticībā priecājamies par to, ka viņš pie mums nāk. Tāpēc labprātāk mēs uzklausām tos Dieva vārdus, kuri vēstīja par Dieva mīlestības piepildījumu šajā pasaulē, kas atklājas Ziemassvētku brīnumā Jēzu Kristu. To mēs piedzīvojam un tveram ticībā. Tāpēc adventa vainagā iededzam pa svecītei, kas simbolizē mūsu ilgas pēc Dieva dēla atnākšanas. Diemžēl daudzi to dara tikai tāpēc, ka tā ir jauki, tā ir pieņemts, jo ir jānoskaņojas svētkiem. Daudzi Ziemassvētkus gatavojas sagaidīt kā saulgriežus vai arī ļoti šaurā ģimenes lokā, kur Dieva vārds nemaz netiek piesaukts. Bet ir arī tādi, kas priecāsies par Jēzus piedzimšanu, tomēr nespēs
šajos svētkos sagaidīt savu Kristu. Arī šogad visas kristīgās tautas gatavojas priecīgi sagaidīt Ziemassvētkus. Vieni iecer, plāno un organizē pasākumus, citi pārdod un pērk, lai dāvinātu, lai saņemtu kaut ko pretī, vēl citi gatavojas cept un šmorēt svētku mielastu. Tiek ieviestas asprātīgas atlaižu akcijas un atrakcijas un visādas citas izklaides. Un tā tas ir katru gadu. Un tas nav peļami, tomēr nedrīkst tajā visā Kristum piešķirt tikai tādu kā fona nozīmi. Adventu svinēt un par to priecāties var tikai ticībā, jo cilvēces pestīšanas plānā to ir iedibinājis pats Dievs. Baznīcas gads, nevis kalendārais gads, iezīmē adventu. Un šo visai tumšo un drūmo laika posmu dabā un sadzīvē padara par jauku un priecīgu, jo Dieva mīlestība nāk pie mums. Visiem ir patīkami dzirdēt šo vēsti. It sevišķi, ja mēs piebilstam, ka pagaidām viņš nāk pie visiem bez nosacījuma, lai arī kādi mēs būtu. Jā, arī pie blēžiem. Un tāpēc bezdievi labprāt uzklausa šo vēsti un ir ar mieru piedalīties Ziemassvētku dievkalpojumos un jūtas šeit labi. Un ir labi, ka mēs visus uzņemam dievnamos, jo Kristus taču nāca tieši grēcinieku dēļ un tieši pie grēciniekiem. Ja vēl šodien Kristus nāk pie visiem bez nosacījumiem, lai glābtu no mūžīgā soda, tad tas nenozīmē, ka vēl ar vien, tad tas nozīmē, ka vēl ar vien rit šai pasaulē atvēlētais viņa žēlastības laiks, kad viņš nesoda grēcīgo bezdievīgo dzīvošanu, bet piedod visiem tiem, kas šo piedošanu meklē. Tāpēc ļaunākais, ko cilvēks var sev nodarīt, ir nodzīvot savu dzīvi bez Dieva, bez ticības. Jēzus priekšgājējs un ceļa sagatavotājs Jānis Kristītājs, kā toreiz jūdiem, tā arī tagad uz visām pasaules tautām sauc: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Šis atgriešanās un grēka nožēlas ceļš nevienam nekad nav bijis un nekad arī nebūs viegls. Jo Dieva ienaidnieks Sātans īpaši gādā, viņš īpaši uzmana, lai neviens neaizietu no viņa pūļa, lai neviens nepievienotos Kristus sekotāju pulkam, un tāpēc uzliek mums visiem īpašus pārbaudījumus un kārdinājumus. Tad, kad cilvēks jūtas varens, spēcīgs un brīvs savā dzīves stila izvēlē un saka, ko gribu, to daru, tieši tad viņš ir nokļuvis vistiešākajā Sātana ietekmē. Taču tieši tie, kas savas dzīves būs veltījuši savai godkārai, baudām un visādām mantiskām vērtībām, pastarā dienā būs ļoti, ļoti vīlušies un pilnīgi satriekti. Satriekti par to, ka viss, par ko ir cīnījušies, ko ieguvuši, iemīlējuši, kādēļ ir upurējuši savas dzīves, vienā mirklī tiks zaudēts. Jo neviens cilvēks nespēja vienaldzīgi šķirties no tā, kas ir tuvs un dārgs viņa sirdī. Kristus atnākšanas dienā, kad viņu miesīgām acīm redzēs visi, arī neticīgie, visas tās vērtības zaudēs savu nozīmību. Varbūt pirmajā brīdī neievērojām, ka dzirdētajā evaņģēlija rakstu vietā ir kāds ļoti liels kontrasts. Ir runa par lielām izbailēm un sajukumu, bet tad ir stāsts par plaukstošu vīģes koku. Protams, šī līdzība papildina galveno domu par laika zīmju ievērošanu. Līdzīgi kā vīģes koka pumpuri liecina par pārmaiņām dabā, ka tuvojas vasara,
tā notikumi pie saules, mēnesi, zvaigznēm un jūras liecinās par Kristus otro atnākšanu. Bet palūkojoties uz šo rakstu vietu, var ievērot izteiksmes tēlu kontrastu. Zemestrīce, zīmes pie debesu spīdekļiem un jūras ir baisas, postošas un iznīcinošas. Tās pasludina nāvi un tās nes nāvi. Tās ir beigas un gals, bet vīģes koks, kuram sāk plaukt lapas un raisīties pumpuri, ir tēls ar pavisam savādu skanējumu. Tas ir skaists un dzīvs. Plaukstošs vīģes koks ir kā simbols dzīvībai un turpinājumam. Pumpuri ir nākotne, tās lapas un ziedi, kas vēl nav, bet pavisam drīz tas uzplauks. Kāds ir mūsu adventa un Ziemassvētku laiks? Vai mēs atradīsim? Mēs un pasaule maināmies, bet Ziemassvētki paliek nemainīgi. Pārdomājot savu dzīvi un gadus, jāatzīst, ka Ziemassvētki mums ir bijuši ļoti dažādi. Gan atkarībā no ārējiem apstākļiem, gan atkarībā no mūsu pašu izpratnes un mūsu garīgā brieduma. Ja skatāmies pāri sev, pasaulē un visā kristietības pastāvēšanas vēsturē, tad šī dažādība ir ļoti, ļoti liela. Ir bijuši dažādi laiki un dažādi ir tikuši svinēti Ziemassvētki. Cilvēki ļoti dažādās situācijās ir sagaidījuši šos svētkus. Pagājušajā gadsimtā ir bijuši 2 pasaules kari. Kādi Ziemassvētki ir bijuši kareiviem ierakumos, kur apkārt valdīja briesmas un nāve? Kādi tie ir bijuši sievām, bērniem un vecākiem, gaidot mājās vīru, tēvu vai dēlu? Kādi arī šī gada Ziemassvētki būs Ukraiņiem ierakumos? Ir noticis, ka cilvēki, esot lielā trūkumā, ir svinējuši, lūguši Dievu un dziedājuši Ziemassvētku dziesmas. Ja svarīgākais ir nenomirt badā, tad dāvanas pilnīgi noteikti nav izsmalcinātas un dārgas. Bet ir arī pilnīgs pretstats, kad cilvēki mierā un pārticībā nevar vien izvēlēties, kā īpašāk nosvinēt un ko dārgāku vēl uzdāvināt. Un bērniem tas pat mēdz kļūt par lielīšanos, kurš ir saņēmis dārgāku dāvanu. Notiek, ka ģimene pēc dievkalpojuma baznīcā draudzīgi sanāk kopā uz mīlestību, saticībā un mīlestībā. Bet notiek, ka laulātie pirmo reizi Ziemassvētkus sagaida šķirti, jo dzīves draugs ir aizsaukts mūžībā. Nav retums, kad paši savās ķildās un nesaticībā ir pašķīrušies un nu vairs ģimenes nav. Ziemassvētki atnāk pie cilvēkiem dažādi. Ir laiks, kad mums ir jāturas pie šiem svētkiem un jāsmeļ spēki un izturība no Kristus dzimšanas, no viņa klātbūtnes brīnuma. Kristus ir dzimis arī priekš tevis. Arī tevi Dievs ir ļoti mīlējis. Pat neskatoties uz visām nebūšanām un grūtībām, Dievs arī tevi mīl. To vajag sadzirdēt un ievērot. Bet ir arī laiki, kad mums ir jātur vai pat jānotur Ziemassvētki, lai tie mūsu steigā un svinēšanā nepazustu. Jo ne jau Ziemassvētki pazūd, Ziemassvētki nepazūd. Mēs dzenoties pēc grašiem, paši varam kļūt kā tādi pazuduši graši, ko tad Dievam ir jānāk un jāmeklē. Pasaules gals, klintis brūk, parādās zīmes pie mēnesa un zvaigznēm, jūra kauc un ceļas, un tam visam pa vidu vīģes koks, kuram raisās pumpuri, kurš taisās ziedēt un būt skaists,
Un tā ir Kristus bērniņa piedzimšana pasaulē, kur apkārt valda ļaunums, nežēlība, varaskāre, bagātība un nodevība. Un tā ir Kristus piedzimšana arī mūsu dvēselēs, kas ir grēka nomāktas. Dievs tik ļoti šo pasauli mīlēja, ka sūtīja pasaulē savu dēlu, un viņš vēl joprojām mīl. Svētīgu, gaišu un sirdīs siltu jums šo adventa laiku. Es ticu, ka jūs atradīsiet. Amen.